Čau, draugi, jūs Trop Studio kanālā, un mums šodien būs foršs detailing video par Golf GTI, kam ir pār pa 300 zirgiem. Mums ir Porsche Macans, un šis video atšķirsies no citiem ar to, kad es jums nedaudz vairāk pastāstīšu par produktiem, ar kuriem es strādāju, tā kā tas ir aktuālākais jautājums pēdējā gada laikā, kas man tiek uzdots, tad šodien jūs bišķīt dzirdēsiet mans mazos noslēpumus. Maucam! Pie manis atbrauc šīdāds Poršiņš, reāli stāv pie mums vēl Golfiņš vēl nesavākts un atbrauc šīdāds Poršiņš. Kopumā šīdāds Poršiņš ir diezgan nepatīkamā stāvoklī. Viņš nav varbūt tik nenormāli saskrāpēts, nav tā, ka viņš ir matēts, bet ir lakā dziļi defekti. Kapotā izēst jau laka līdz gruntī, kas man ļoti nepatīk, un to mēs, man liekas, nevarēsim novērst, diemžēl. Un ir kaut kādas slikti remonta vietas, un es redzēju, ka tur jau iepriekšējais pulētājs visur, kur var, ir atstājis pastas. Katrā caurumā ir vienkārši balta pleķa no pastām. Mums viņu vajadzēja sapulēt, vienīgais klients teica, ka viņš viņu grib budžeta variantā sapulēt, tā kā būs jāmeklē tāds vidējais variants starp labu pulēšanu un budžeta variantu. Tas nozīmē, ka kaut kādā vietā mums būs jāizdara ne tik krūti, kā mēs darām parasti, kas nav slikti, jāmāk pielāgoties klientu vēlmēm. Priekš šitā īpašā pasākuma pat paņēma jauns cimdiņus. Mums ir sākus saulīt spīdēt beidzot. Paigais prieks ir par laikapstākļiem. Vēl projām ir bišķi augsts, bet vismaz saulīt spīdēt. Pa saulīt runājot vispār, klienti, man mīļie, ja jūs skaties šito video un jūs gribat pie manis šovasar nopulēt mašīnu, tiklīdz jūs redzat šito video, brauciet šurp, jo man jau ir pieraksts uz priekšu un tās vietas ir tik, cik ir. Es tagad strādāju, ko es vēl neesmu rādījis, bet es strādāju, lai mēs varam vairāk klientus pieņemt vienlaicīgi, jo pagājušajā gadā man bija ļoti liels kauns par to, kad pie manis atbrauc cilvēks, pieņemsim vasaras sākumā. Viņš tāds, Robi, es gribu nopulēt mašīnu, es tāds, nu, varam pēc 3 mēnešiem. Viņš tāds, pēc 3 mēnešiem? Es tāds, jā, un tad viņš tā kā saka, vai nav varianta ātrāk, un man, diemžēl, viņam jāsaka, ka nav varianta ātrāk. Tā kā, draugi, ja jūs gribat nopulēties pie manis, brauciet, lūdzu, sarunāsim to laicīgi, vienosimies. Drīzumā es jums pastāstīšu, ko es daru lietas labā, lai šī tādas situācijas būtu pēc iespējas mazāk. Jo gribētāji ir daudz, un jā. Kā jūs varat redzēt, auto ir diezgan labā stāvoklī. Tas ir diezgan cieši saistīts ar to, kad es viņu jau biju pulējis 2 gadus atpakaļ. Auto nav vecs un īpašnieks ar viņu brauc diezgan maz. Tos 2 gadus atpakaļ auto tika nopulēts, ka viņš iznāca no salona un mēs viņam uzklājam keramiku. Es neesmu 100% pārliecināts, ka auto īpašnieks ir uzklājis pats kaut kādu aizsardzību, bet tad, kad es auto mazgāju, sagatavoju pulēšanai, bija ļoti izteikti redzams to, ka hidrofoba īpašības lakai vēl ir. Un tad es vienkārši neesmu pārliecināts, vai tā ir tā keramika, vai viņš ir pats kaut ko uzklājis, bet hidrofobs bija diezgan izteikts, un 2 gadus atpakaļ mēs viņu arī pulējām. Tā, skatiet, tā kā auto mums ir salīdzinoši labā stāvoklī, un es uzskatu, ka nav nekādas jēgas viņam ņemt tur nenormāli daudz laksnos, ka vislabāk mums būtu sākt savu pulēšanu ar menzernes pastām. Tās nav rupjās pastas, tā kā piemēram kaut 300 vai tur 1100, 1000, tās ir rekur 400 un CutForce Pro. Kā piemēram šitā 400 vai CutForce Pro atšķirās? Viņas ir abas divas kaut kas starp vidējo un rupjo,
Es teiktu, ka tās ir universālākās pastas, ko es zinu, jo, piemēram, ar šito 400. Es jau strādāju kaut kādus 4-5 gadus, un es jums varu pateikt diezgan pārliecinoši to, ka tā pasta dara visu. Viņu var gan izgriezt skrāpējums, gan iedot spīdumu. Atkarīgs no tā, kā jūs viņu izmantojat, kāds aplīšus jūs izmantojat un ko jūs mēģināt ar šo pastu panākt. Ar viņu var, piemēram, uzlikt kaut kādu rupjāku aplīti, noslīpēt noslāku, dabūt ārā skrāpējums, pēc tam jūs uzmetat, piemēram, kaut kādu mīkstāku aplīti, paņemat ekscentriku un būs ļoti labs rezultāts un spīdums bez vieglajām pastām. Ar ko man patīk Cut Force pasta? Šī ir ļoti līdzīga pastā pat kā 400, vienkārši viņa jaunāks paudzes. Abas šitās pastas ir diezgan abrazīvas. Viņas ir tādas nevis šķidras, bet tādas tā kā pilnas ar abrazīvu. Viņas ir uz pašiznīcinošu abrazīvu bāzes. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka tad, kad mēs sākam pulēt, pieņemsim, pirmās tur 5 kustības viņš riktīgi griež, skrāpējums ārā lakņam nost un, piemēram, rodās maziņš švīks. Tad, kad jūs jau to pastu strādājat vairāk ilgāk, viņi lēnām tā kā sāk paši iznīcināties un viņi no tādas rupjāk tīpa pastas kļūst par vairāk spīdumu, mīkstāku pastu. Tāpēc arī es saku, ka viņas ir ļoti universāls. Jūs varat kā izmantot, piemēram, sākumā izgriezt tos pašus skrāpējumus, tāpat arī dodās tie spīdumi. 400 ir ļoti universāli un viņi dod vairāk spīdumu. Cut Force viņi ir arī universāli, bet es teiktu, ka viņai ir vairāk tās pulēšanas īpašības tieši, lai cīnīties ar skrāpējumiem, neizdot spīdumu. Tā kā, ja jūs, piemēram, visu mašīnu gribat uztaisīt to vienu pastu, tad 400 ir diezgan laba pasta priekš tā, bet tā kā mēs darīsim šodien 400 pastu, un tā ir vienkārši viena no manām mīļākām pastām, ar kuras strādāju kaut kādus 4-5 gadus, mēs liekam nost. Es domāju, ka mēs darbosimies ar tādu kombināciju, ka mēs ņemsim Cut Force, mēs ņemsim vidējo aplīti, medium. Viņš parasti vajadzīgs, lai tā kā novākt holograms, bet mūsu gadījumā, tā kā auto ir labā stāvoklī, mēs tā kā taisīsim tādu vidēju uzbrukumu uz auto. Mums būs salīdzinoši mīksts aplīts, diezgan rupi pasta, un pēc tam, kad mēs tiksim galā visiem skrāpējumiem ar Cut Force pastu un vidēju aplīti, tad mums vajadzēs tikt galā ar spīdumu. Un vislabāk mums dos spīdumu 3800 pasta. Pirms tam viņiem bija 3500, ar kuru es ļoti daudz gadus strādāju. Man viņa patīk, tagad iznāca 3800. Viņa man liekas ļoti līdzīga, bet pašu Menzerns ražotāji apgalvo to, ka no 3800 ir lielāks spīdums. Un mums vēl nāks palīgā vidējais Menzerns aplīts. Viņš ies vislabāk kombinācijā ar šito pastu. Mīkstais aplīts, mīkstā vieglā pasta, būs super spīdums. Un viņiem, man liekas, pat krāsas saskan. Uz pastas ir norādīts to, ka mums vajag izmantot rotoru mašīnīti, lai tik galā ar skrāpējumiem, bet tā kā mums skrāpējumi salīdzinoši maz uz šī burvīga auto, mēs strādāsim ar zvaigzni un ekscentriku. Un es domāju, ka šī būs ļoti laba kombinācija. Ir svarīgi vienmēr zināt, ko ražotājs iesaka un grib no tevs, bet var arī mēģināt kaut ko pats kombinēt. Nu, tā kā man ir ar Menzerns pastām kaut kāda 5-6 gadu pieredze, es diezgan labi saprotu, kā viņas strādā un kā viņas darbojās un kādās situācijās viņas ir jāizmanto. Es varu pateikt diezgan pārliecinoši to, ka viss nepieciešamais slags daudzums mums ir nogriezts. Pat priekš tā, ka mēs pulējam ar rupjo pastu šito kapot daļu, es teiktu, ka mīgliņa un tā kā holograms un iegriezumi no tās rupjās pastas ir ļoti maziņi. Tieši nostrādāja tas pašizjaucošais abrazīvs. Pirmās, pieņemsim, 5 kustības, ka es taisīju, sanāca, ka es izgriezu to laku. Un pēc tam jau uz beigām, kamēr es viņu izstrādāju līdz galam, mums jau atnāca spīdums. Ja mēs, piemēram, salīdzinām, es uztaisīju pa kantīti, ja mēs salīdzinām ar šito detaļu, tad mēs varam redzēt to, ka šeit vēl ir švīciņas. Laka ir tāda nedaudz nosēdusies, var redzēt, ka kaut kāds atvērts pors ir no tā, kad ir ieēdušies netīrumi. Es riktīgi brīnos par to, ka nav nekāda migla no tā, ka tā rupjā pasta nopulējās. Tā kā idejas, kā vajadzētu darīt, vajadzētu no sākuma iet ar šo rupjo pastu, un pēc tam, kad jūs esat nopulējuši rupjo pastu, jums jāņem vidējā. Un ar viņu jānovāc holograms no šīs pastas, bet tā kā mēs esam paņēmuši nevis rupjo aplīti, bet mīksto aplīti, mums ir sanākusi interesanta sistēma. To, kad holograms gandrīz nav, jo mēs nepulējam ar rotoru mašīnīti, iegriezumu arī pilnīgi minimāli. Un tikai tad, ja tu galīgi iesties tajā lampā,
tad to redzēt, ka tur ir minimāli migliņa apkārt. Lielākā daļa cilvēku to nemaz nepamanīs. Tā kā šeit ir perfekts apgaismojums, mēs to varam redzēt. Tad pēc tam mēs noiesim ar finišu pasu. Un es domāju, šitā laka būs pilnīgi perfekti caurspīdīga un viņai būs tāds spīdums kā nekam. Gribu iedot atsevišķu komplimentu zeltainajam Menzernes aplītim vidējam. Man ļoti patīk to, kad tad, kad tu uzsildi laku un daudz strādā ar aplīti, ka viņš nepaliek baigi mīkstāks, ka viņš tik un tā paliek stingrs. To, ka tu vari izstrādāt kaut kādas konkrētas formas, kā tu to pats vēlies, jo Parlonam diezgan izteikti ir tie aplīši, kas nav premium kvalitātes. Kad uzsilst, viņi sāk jukt ārā, viņi sāk palikt pārāk mīksti, un tu nevari īsti viņus kontrolēt tā, kā tev gribētos. Šeit ir tieši otrādi. Šis ir tāds premium kvalitātes aplīts. Viņš tiešām ļoti labi tur temperatūru, labi strādā. Man patīk, kā viņš reaģē uz formām. Un tā kā neko slikti pagaidām vispār par viņu nevar pateikt. Tā mēs tagad esam nedaudz vairāk iedziļinājušies auto stāvoklī. Un viss ir diezgan slikti, jo pirmkārt šitas auto ir bijis jau pulēts. Tā laka daudzās vietās viņa ir vienkārši pilnībā matēta. Vairākās vietās ir viss kaut kas pārkrāsots, viss kaut kur ir pasta palikusi. Holograms ir pat dažās vietās. Tā grūti būs uz šito mašīnu, būs jāpamocās. Tagad runāsim ar klientu, kā labāk rīkoties. Tūlītās es nolīmēšu viņam puskapotu, un tad es uz puskapotu nopulēšu, otro pusi nenopulēšu, un tad jūs riktīgi perfekti varēsiet redzēt, kā strādā Menzernes pasts. Opa, nā. Man vispār šitās lentu padarīšanas baigi nepatīk, bet tā kā mēs šodien rādām, cik labi strādā pasts, tad tas būs gājējs. Mēģināsim tagad uztaisīt kapotu rupjo pulēšanas daļu ar Katfors pastu. Un, ja mēs golfiņu taisījām ar zvaigzni, tad Poršiņu mēs taisīsim ar rotoru. Jo es gribu vienkārši pirmkārt kaut ko pamainīt, otrkārt, es gribu patestēt, kā viņš strādā gan ar zvaigzni, gan kā viņš ar rotoru strādā. Rezultāts ir pārāk labs, lai būtu taisnība. Tad ir divi varianti, vai nu tā laka ir vienkārši pārāk mīksta un ar viņu var darīt gandrīz visu, ko gribu. Vai nu pastāja fileri, jo es bišķi nesaprotu, skrāpējiem nav. Holograms arī ir pavisam minimāls, ja tā vēl pēc tam ir mela mašīna. Tāpēc mēs līdās izmantosim kontrol klīneri, spirts no Menzernes. Tie, kas zina, tad rupjās pastas parasti ir tādas taukains. Tāpēc mēs līdz nosaucīsim un paskatīsimies, vai toči nav tā, ka tur varbūt kaut kas slēpjās zem tās taukainības, un tā taukainība mums būs visu to pasākumu noslēpus. Un izskatās, ka tiešām šitā pasta dara brīnumus. Bļains! Man liekas, ka ir perfekts finišs. Pilnīgi caurspīdīga laka. No sākuma nogājām ar rupjo Katfors, pēc tam ar smalko 3800. Un rezultāts ir vairāk nekā labs. Tā, man mīļie skatītāji, es gribēju jums vispār pateikt, kāpēc es jums stāstu par šitām burvīgajām pastām. Ar manīm sazinājās uzņēmums Swedish. Tie ir galvenie Menzernes pastas izplatītāji Latvijā. Viņi strādā vispār pa visu Eiropu, pa visu pasauli. Es jums nekad mūžā neko slikti neieteiktu. Šīs pastas es viņam pats strādāju jau kaut kāds 4-5 gadus, tā kā šīs ir tiešām kvalitatīvas pastas. Viņas strādā, man ir ļoti liela ar viņām pieredze, tāpēc arī varētu diezgan daudz ko par viņām pastāstīt. Es teiktu, ka šo pastu stiprā puse ir kvalitāte un cena, jo viņiem ir ļoti augsta kvalitāte un ļoti pieejama cena. Tā kā, ja jums ir doma kaut kādās brīvdienās savu sētā nopulēt savu mašīnu, vismaz pamēģināt, tad šīs pastas būtu labas pastas, ar kurām vismaz sāk to mēģināt izdarīt. Swedish ir savs veikals Rīgā, Pilsoņu
iela 1B. Veikals saucās Color Master. Ja jūs atnāksiet un pateiksiet, ka jūs atnācāt no Roba Studio, jūs vēl dabūsiet 5% atlaidi uz visām pastām. Tā kā es jums sarunāju mazo atlaidīt skatītāji. Priekš tiem, kas nedzīvo Rīgā, es jums atstāšu telefonu numuru aprakstā. Jūs uz to numuru zvanot, varēsiet sarunāt, lai jums tās pastas pieved, ja jūs neesat Rīgā. Viņiem ir menedžers, kas ar jums sazināsies, un viņiem ir aģenti, kas izvedā pastas pa visu Latviju. Tā kā neatkarīgi no tā, kur jūs atrodaties, iegādāties šīs pastas, nebūs problēma. Galvenais pasakiet, ka jūs esat no Roba Studio, jūs dabūsiet atlaidi, un tad jūs varēsiet sākt mēģināt gulēt savas skaistās mašīnas. Šāds skaists rāmīts ar šitādu skaistu švīkni šeit ir. Un te vēl ir nedaudz sašvīkāts, bet kas ir pats čakarīgākais? Šitā Volkswagen uzlīme, viņa man viss čakarē. Tāpēc, kad ja es tagad sākšu pulēt pār tai uzlīmē, pirmkārt ir variants, ka viņi var nokrist. Otrais, ja viņi nenokrīt, tad starp tiem burtiem visur salips pasta. Tā kā mēs tūlītās kaut kā Nu, man liekas to, ka ļoti smuki sanākuši šitie rāmīši. Laki ir ļoti dziļi, ļoti caurspīdīgi. Reiķiniet, mums vēl nav pat smalkā pas šeit aizgājis, vienkārši vidēji uztaisīja. Uzlīmes rajonā es vienkārši nedaudz mazāk papulēju zem pašas uzlīmes. Tur ir kaut kāds mazās švīks. Bet tas ir daudz mazāk redzams, nekā ja tā visu uzlīme tagad būtu balta. Ceru, ka jūs saprotat, kāpēc es tā izdarīju. Nofilmēju šito. Kurš šitā gada 58? Es reāli nezinu. Tur vai kaut kāds 50 vai 7. Aizem paprasīt. Tā, mums šeit stāv vēl ļoti interesants auto, kam ir veikta pilna restaurācija. Tas ir Cadillacs un viņš ir 67. gada. Viņš jau ir nokrāsots, viss nopūsts un viņš aizņem pusi no servisa. Bet kas ir pats interesantākais? Ka tā ir tikai 2/3 no mašīnas. Viņam te vēl ir motors, kapots un tas viss te nemaz nav, tā kā tā ir vienkārši milzīga laiva. Tad, kad mūsu klients viņu pabeigs, viņi atkal atbrauks un es jums gan jau, kad nofilmēšu vai parādīšu. Vai nu jūs to varēsiet redzēt Detail Custom Studio Instagramā, kur būs šī mašīna ievietota. Jūs šo redzat, man mīļie skatītāji. Man riktīgs prieks ir ar šo golfiņu strādāt. Pirmkārt, viņš ir smuks. Otrkārt, man tā pelēkā krāsa nenormāli patīk. Treškārt, tās pastas dara, kas viņām jādara. Un tas golfs arī nav tā, ka viņš ir nenormāli nolietots, tā, lai ķipā man būtu jāmocās. Vienkārši dziļums, skaistums. Tepat nav ne vidējā, ne smalkā pasta. Vienkārši ar tām kombinācijām, ko es te veicu, varētu ar viensoļu pulēšanu šādu perfektu rezultātu sasniegt. Tā, mums ir jauna diena. Ķeramies apakaļ pie šādā skaistā golfiņa. Sāksim savu dienu ar bagažnieku. Ir tāds labs garstāvoklis šodien. Pilnīgi aizmirst, kā kameru runāt. Reāli tik sen nav detailīgs filmēts, kad nezinu, ko pateikt. Jā, neko neteikšu. Ķeramies pie darba.
Jūs noteikti prasīsiet, Robi, kāpēc te ir lente? Tie, kas man skatās pirmoreiz, tie, kas jau zina, tie zina. Lenti vajadzīja to, ka, lai es pulēju šeit laku, kas ir rekuri palēkā detaļa. Es viņu pulēju ar, piemēram, šo aplīti. Ir diezgan svarīgi, lai tas aplīts nepieskarās klāt tai plasmasai, jo tad tā pasta, ar ko es pulēju laku, saskrien iekšā tajā plasmasā. Ja jūs paskatīsieties kārtīgi, tad tā plasmas nav līdzena, kāda ir laka. Viņa ir tāda poraina. Bez tam tā pasta tur saskrien iekšā, tad pēc laika viņa paliek balta, un tas viss pasākums tāds nesmuks, nekvalitatīvs. Tā kā, ja jūs esat tāds krutais čalis, tā kā es, tad jums nav vienalga, un jūs aplīmējat tos plasmas, jo jums rūp, lai jūsu klientam būtu viss kārtībā. Otrs jautājums. Tie, kas jau tādi gudrāki čaļi, kas zina par tām plasmasām, vai meitenes, tā kā no offense. Rodas jautājums, kāpēc lukturu aplīmēt? Kāpēc viņš aplīmēs lukturu? Divu iemeslu, kāpēc. Pirmkārt, to, ka šeit ir tāda kantīte, un kad es viņu pulēšu, ir diezgan svarīgi, lai es nepieskaros tam lukturim ar maliņu, savām aplītim. Otrais iemesls, tas, ka šie lukturi ir nolīmēti ar plēvi. Un plēvas maliņās arī var saskriet visāds pasts, un to mēs arī mēģinām izdarīt tā, lai tas nenotiek. Tā kā ar to aplīmēšanu ir ko pačkarēties, bet vismaz tu zini, ka viss ir čotku un kvalitatīvi. Tā es nopulēju tos plasmas, un es zinu, ka tas izklausās pēc attaisnojuma, bet īstenībā tur ir zem paša plasmas jau kaut kādas minimālas plaisas pašā plasmasā. Tā kā šajai mašīnai tādas lietas es redzēju vēl uz stojkām, tāpēc nesanāca pilnīgi uz nulli viņa arī nopulēt, un arī tur, kur ir citās vietās tie skrāpējumi ir tik dziļi, ka es vienkārši baidījos ņemt laku vairāk nost. Tagad mēs šitam burīgajam poršiņam liksim virsū vasku, nevis kerāmiku. Klients teica, ka viņam šī nav tā mašīna, uz kur viņš grib likt virsū kerāmiku. Viņš pēc tam atradīs vēl vienu uz to, jo mēs liksim kerāmiku. Tāpat tā ir laba alternatīva, vienkārši klientam tas ir bišķīt lētāk. Paralēli mums notiek saloniņš. Saloniņš bija pilns ar smiltīm, plasmas saskrāpēt, tagad plasmas nopulējām, smilts izsūcām un lēnām ķersimies pie ādas tīrīšanas. Parādīšu jums, kā te izskatās jau, kad ir tīrāks.
Nebrīnieties, man skatīja, ka es tāds aizpams, es tikko pamodos, mums ir jauna diena. Ziniet, kā ir, vienmēr ir tā, kad tu visu dienu pulē strādā, tu nemaz nejūti, cik ļoti tā mašīna spīd. Tad tu aizēji pagulēt, tu atgriezies un tu paskaties, un tu liekas, wow. Man ļoti patīk, es nezinu. Tā kā tas ir daudziem tāds pulēt mašīnas, bet es atnāku un tā kā es redzu, kā tā mašīna spīd, man ir tāda gandarījuma sajūta. Daudz man sapratīs gan, ka visiem ir tāda mazā mīļā lietiņa, ko tev patīk ļoti darīt. Ja ar to var vēl pelnīt naudu, tad tas vispār ir ļoti forši. Šodien mums ir aizsargu pārklājuma diena un mazo sīkumiņu diena. Kā jūs redzējāt, sākumā es mašīnu nomazgāju, pēc tam pulēju, un tad ir šodien. Mazgāšanas process man ne īpaši patīk, jo tad ir viss mitrs, bet kā jūs redzējāt, es jau gumijniekos biju, un tad kājas vismaz nav slapjas. Pēc tam ir pulēšana, kas ir tāds žosks darbs, ka tu reāli tāds pulē, sēdi pie tās mašīnas žoska pulē. Un tad šodien mums ir tāda mākslinieciskā diena. Tāpēc, kad aizsargu pārklājuma likšana tāda forša lieta ir, tu paņem to savu aplikātoru, savu kerāmiku mīļāko, un tu vienkārši nevis žoska pulē, bet tu tāds staigās, mērē viņu, skaties, kur varbūt vajag kaut ko pielabot, kaut ko noslaucīt, stikls, piemēram, vajag apstrādāt. Un tā jau tā diena ir tāda patīkamāka, jo nav tik žoski visu laiku jārukā. Tad, kad jau tā kerāmika klājās, tad jau tu redz apmēram, kāds būs tas gala rezultāts, jo tā mašīna jau ļoti spīd, un tā, ka tā bilde jau sāk likties kopā. Piemēram, tagad mašīna īstenībā jau ir diezgan tuvu finišam, bet viņa vēl tā neizskatās, jo, piemēram, netīri stikli, te kaut kādas lentes vēl jānoplēš, un tu visu tās mazās lietiņas dari, un tad tā bilde liekas kopā, un tāda rītīgi forša sajūta, kad lielais darbs, ko tu esi ieguldījis pēdējās dienas, sāk izskatīties ļoti labi. Izņemot aizsargu pārklājumu uzklāšanas, kas mums vēl šodien jāizdara, mums ir ailes jāpapulē bišķīt un diski jāizdara. Un vēl jānoslauka moška izpūtēji. Nu, ne moška, bet jānoslauka. Jā, disks es parasti darīju pirmos, šoreiz es viņus atstāju pēdējos. Tāpēc, ka es gribēju ātrāk ķerties ar tām pulēšanām, tās pa pastām pastāstīt. Es kaut kā šoreiz bišķīt piemirst pa diskiem, bet tas nekas traks nav. Beigšu runāt tik daudz, sākšu kaut ko darīt. Šodien jūtos labi, es teiktu. Skatītāji, ja jums gadījumā rodās jautājums, ko tas Roberts tur smērē uz tā logu, tad tas ir aizsargu pārklājums stiklam. Ko viņš dara? Tad, kad līst lietas, un mēs pieņemsim braucam pa šoseju, apmēram virs kaut kādiem 40-50 km/h. Nu, ja pa šoseju tad 100, bet ja pa pilsētu, es saku. Mums ir pilīts uz stikla, pieņemsim. Tad, kad jums stikls ar neko nav apstrādāts, tas ūdens, kas ir uz stikla, viņš ir tā kā tāds liels slānis pa visu stiklu, ar kuru ir ļoti grūti redzēt. Mūsu gadījumā, ka viņš ir apstrādāts, ir uz stikla maziņas pilītes, kurām blakus var redzēt vai pat cauri viņām. Kad es apstrādāju sev stiklu, es nemaz neizmantoju slotiņas vairs, jo es reāli redzēju caur to ūdeni. Plus, tā kā mēs vēl braucam ātri, tad viss ūdens iet vienkārši projām no mūsu stikla un netraucē mūsu redzamībai. Tā kā tā ir diezgan tāda laba un noderīga štela, kas arī palīdz braukt. Tad, kad es biju Rīgā, kad mēs braucām uz to Portugāli, ja kāds nav redzējis Portugāles video, noskatieties, tas ir ilgākais video mūsu YouTube kanālā. Mūsu veda taksists, un tam taksistam nebija apstrādāts stikls, un es viņam saku, vecīt, tu tik daudz brauca mašīnu, tā kā tev tiešām vajag to produktu, jo es vienkārši braucu un neredzu, kas vispār notiek uz ceļu. Un es jau tāds diezgan izleps uz visiem šitiem aizsargu slāņiem esmu. Un tad, ja viņš nav, tad man ir reāli diskomforts vienkārši caur stiklu skatīties. Tā kā tas tik noderīgs viņš ir. Apstrādājam stikls, aizgāja nenormāli garšīgās pusdienās. Tagad pieēdos, tāds miedziņš bišķīt uznāca jāsaņemās. Jo mēs ar jums līdz sāksim klāt šiem burīgajam golfam virsū kerāmiku. Un tad viņš būs viss sapulēts no ļoti laba stāvokļa. Tagad viņš ir gandrīz perfektā stāvoklī, ļoti tuvu tam vismaz. Un pa virsu visam tam mums viņš jau būs apstrādāts. Mašīnīt būs smuka un vēl ar aizsargu slāņiem. Vēl gribēju minēt, ka golfam uzklāja kerāmiku, bet Porsche vasku. Vass ir laba alternatīva kerāmikai, jo vasku uzklāšana ir ātrāks un vienkāršāks process nekā kerāmikas uzklāšana.
bet keramika turās no 4 līdz pat 12 reizēm ilgāk nekā vasks. Vasks vidēji turās no 2 līdz 4 mēnešiem. Viņam ir arī laba spīduma un hidrofoba īpašības. Keramika turās no gada līdz pat 3 gadiem, atkarībā no tā, kā tiek lietots un mazgāts auto. Viņam ir daudz izteiktāks hidrofoba efekts un labāk atgrūž netīrums, vieglāk nomazgāt no virspusējiem gružiem, kā bitums, mušas un putnu kaks. Kopumā vass ir laba alternatīva keramikai, bet keramika turās ilgāk un viņa labāk dara to, kas viņai jādara. Tagad mums ir palikuši pa lielam tikai diski. Parasti tas disks izdara pirmos, un es viņus apsadzu. Tie, kas regulāri skatās mans video, tie zina. Bet šoreiz es uzreiz ķēros klāt pie pulēšanas. Tas nav nekas kritisks, nekas slikts. Ir pat forši, ka es viņus neizdarīju pirmo, jo, kad es filmēju, šitas nenormāli skaistais disks ar to lielo supportu riktīgi. Katram video iedeva tādu garšiņu bišķīt foršu. Es viņus apstrādāšu ar selantu, un tas mums iedos papildus spīdumu, hidrofobu, aizsardzību. Un viss tā melnā krāsa būs uzreiz tāda bišķīt dziļāka. Skatītāji, un tagad gala rezultāts ar gataviem, sapulētiem un apstrādātiem auto. Gribēju pateikt milzīgi paldies visiem, kas abonē Rob Studio kanālu, jo mēs esam jau 5000. Esmu jums bezgalīgi pateicīgs par to, ka atbalstat un skatāties manis veidoto saturu.